Daugavpils un Ilūgstes novada 11. grāmatu svētki šogad tika rīkoti Naujienas pagasta Locikos. Grāmatu svētki izpelnījās plašu apmeklētāju interesi un atsaucību, sniedzot lasītājiem iespēju vienu vietu aplūkot, izvēlēties un iegādāties plašu Latvijas izdevniecību piedāvāto grāmatu klāstu. Savos stendos izdevniecības piedāvāja gan tautā pieprasītas, gan pavisam jaunas daļliteratūras grāmatas, rokas grāmatas, mācību grāmatas un darba burtnīcas. Ik viens pircējs dienas noslēgumā piedalījās jaunāko grāmatu izlozē Veiksmīgais pircējs. Grāmatu svētki tradicionāli pulcē visdažādākā vecuma cilvēkus. Bērni un jaunieši aktīvi piedalījās radošajās darbnīcās, animācijas filmu parādē, Jaunsargu un Daugavpils zemesardzes 34. artilērijas bataljona piedāvātajās sporta aktivitātēs. Grāmatu svētku nopietnākajā daļā interesantiem bija iespēja tikties ar Baltkrievijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Aleksandru Gerasimenko un Baltkrievijas ģenerālkonsulu Daugavpilī Viktoru Geisiku. Kaimiņu valsts pārstāvji klātesošajiem pastāstīja par abu valstu sadarbību, kultūras dzīvi un robežu šķēršošanu bez vīzām. Svētkus apmeklēja arī pašmāju politiķi, lai piedalītos Latvijas avīzes publiskajā diskusijā. Uz šī gada diskusijas jautājumu Latgale iespēju vai problēma zeme centās atbildēt 11. Saeimas deputāti Jānis Lāčpēsis, Jānis Trupavnieks un Juris Viļums. Atvaļinājuma dēļ pēdējā brīdī savu dalību diskusijā gan atteica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs. Diskusijas mērķis bija saņemt atbildes no politiķiem par vīzijām, kā maijā pieņemtais Latgales reģiona rīcības plāns spēs sekmēt reģiona attīstību. Saeimas deputāti diskusijas laikā vienojās, ka Latgales attīstības pasākumiem novirzītie 83 miljonu latu pirmkārt ir jānovirza infrastruktūras attīstībai, ceļu rekonstrukcijai un uzņēmējdarbības atbalstam. Dienas turpinājumā sekoja dažādu grāmatu prezentācijas, Latvijas bankas seminārs, vasaras zupas cienas un muzikālā pēcpusdiena ar dziedošo aktieru Jānu Paukštello. Skatītāji labprāt dungoja līdzi pazīstamām melodijām, dāvināja ziedus un lūdza autogrāfus. Man kā mazam putniņam nesanāca, man kā mazam putniņam nesanāca. Es šodien dzīvējā redzēju savu mīlestību Jānu Paukštello. Tad man ir žēl, ka man nav 12 gadu un es nevarēju aiziet pie dakteri, bet tas ir fantastiski, ka šodien ir šis veselības autobuss. Tādi ir fantastiski, ka varēja izmērīt biologu, un pirms pusdienām katrā ziņā biologs daudziem rādīja, ka kuņģis prasa ēst. Pusdienas bija brīnišķīgas, un tas ir pats jaukākais, ka ir grāmatu svētki. Un ļoti gribas, lai viņi būtu vienmēr un mūžīgi, un Birta Eglītei milzīgs paldies! Bet šodien bija brīnišķīgi. Tā noskaņa pilnīgi fantastiski. Redziet, man vairs nav nevienas grāmatas rokā, lai gan atbraucām mēs ar ļoti pilnām mašīnām. Un, jā, bet ir ziedi. Par to liels paldies. Un es esmu ļoti gandarīta. Man liekas, ļoti izdevušies svētki. Grāmatu svētkus rīkoja Lauku bibliotēku atbalsta fonds ar valsts prezidenta, Daugavpils un Ilūgstes novadu pašvaldību, Naujienas pagasta pārvaldes un partneru atbalstu.